par Maskavas un Trumpa sarunām par ilgspējīgu mieru noslēgšanu ar Ukrainas un Krievijas konfliktiem. Jā. Mēs dzirdam vienlaicīgi, ka visticamākais, tiksim tā, gaitiņos runāja, ka Putins noteikti prasa teritorijas, atdot. Bet vienlaicīgi ASV senātā ir iesniegt kas viņš saucās likumprojekts par Ukrainas okupēto teritoriju neatzīšanu. Jā, es saprotu, tā ir rezolūcija, un tas ir kongress. Kongress izskan daudz, kur arvien vairāk šie potenciālie scenāriji, kur ir spiediens uz Ukrainu, no ASV puses, tajā skaitā es nerunāju Krieviju, nekāds spiediens no Krievijas. Ukraiņi ar viņiem karo un cīnīsies, bet ka kaut kādā mērā ir jābūt Ukrainai gatavai atteikties no pagaidu okupētajām teritorijām, Zaporiža, Doņeska, Hersona, Krima, tajā skaitā. Ukraina, paldies Dievam, tur stāja un nekādas teritoriālās upurēšana netiks dot par, jo tā absolūti te ir tas princips, kas vismaz demokrātiskai pasaules daļai ir jāpieturas ļoti stingri, jo savādāk sabruks ļoti daudz pasaules tās noteikumos balstītās kārtības, ka agresors tiek apbalvots. Praktiski, miers, bet agresijas rezultātā ir iegūtas teritorijas no suverēnas valsts. Kāpēc tāda deklarācija ir svarīga? Šeit ir pāris atkāpes un par šo konkrēto rezolūciju kongresā. Te es varu minēt, ir mana ar tavu darbu arī pielikta. Tās kājas aug šai rezolūcijai no Minhenes konferences, kurā es arī piedalījos šajā konferencē. Skaidrs bija paneļa diskusijas daudz, kuras es, diemžēl, vai par laimi īpaši neapmeklēju, bet es vairāk fokusējos uz divpusējām sanāksmēm tieši ar ASV delegāciju pārstāvjiem, gan no kongresa, gan no senāta, mēģinot gan saprast, kāds ir mikroklimats pašā kongresā attiecībā uz Krievijas agresiju Ukrainā, kur mēs stāvam, kāds ir transatlantiskās attiecības. Vairākās no šīm sanāksmēm, tieši vienā konkrētā republikāns Fitzpatrick kongresmenis, es viņam minēju, arī jau Minhenes konferences ietvaros izskanēja šo te, ka vajadzētu, caur puķiem teikt, ka Ukrainai jābūt gatavai upurēt tur teritorijas un tā, lai varētu virzīties uz to ilgstošo mieru. Un es kongresa pārstāvam minēju, ka šis absolūti nav pieļaujams, kā es jau minēju iepriekš tos argumentus, jo tad sabrūk. Visa tā kārtība, un tas iedrošina potenciālos nākotnes agresorus, kur nav jāskatās tālu. Ir viena liela valsts, kas skatās uz vienu konkrētu teritoriju iekļaušanu. Un minēja mūsu Baltijas valstu pieredzi, 1940. gada Samers-Velsa deklarācija, kuru arī tajā laikā droši vien daudz teiks, tā bija tajā brīdī droši vien, kaut kāda rezolūcija pieņēmuši. Un tā bija par Baltijas valstu okupācijas neatzīšanu. Prasīja mums vairāk kā 50 gadus, bet mēs savu neatkarību atguvām. Un es teikšu, godīgi, pajautājiet tā laika politiķiem, gan Latvijā, gan arī otrpus Atlantijas okeānam, kādu lomu spēlē šī deklarācija. Visi teiks, tā ir būtiska. Tā bija kontinuitāte konkrētai ASV politikai, uz kuras pamata mums bija daudz vieglāk argumentēt arī par mūsu neatkarības kontinuitāti. Daudz jau saka, kad mūsu otrā republika dažs labs arī šāda lieta. Ir rietumos politiķi, kas vēl joprojām, es vienmēr viņus korģēju. Nav nekāda otrā republika tam līdzīga. Mēs esam bijuši okupēti, bet mēs vienmēr esam saglabājuši savu de jure arī ārpus Latvijas esot mūsu arī pārstāvjiem sūtniecībām ASV, Lielbritānijā tajā skaitā. Un atgriežoties tā būtiskā pie kongresmeņa, es teicu, ka nesoties to, kas var būt administrācijā par Baltijā namā, par vējiem pūš un kādas, kongress
ir augstākais likumdevējs ASV ar senātu. Īstenībā, jo, jā, ir prezidents, bet arī prezidentam izdodot executive orders, tas daudz jādabūja arī apstiprinājumu kongresā. Un, ka būtu jāvirzās ar rezolūciju, tieši līdzīgi kā Baltijas valstīm par neatzīšanu, nekādā veidā, nekādā mērā, vienalga kāds ir tas miera arī risinājums. Un, ko es saņēmu atbildi. Tā bija sestdiena, kad mēs runājām. Un no kongresmeņa es saņēmu tā, ka es pirmdien esmu atpakaļ Vašingtonā, ja tu vari atsūtīt draftu, ok. Mājas darbu izdarīju, drafts nosūtīts, un es esmu priecīgs, ka kongresmenis ir dabūjis to saucamo bipartisan, kas nozīmē abi politiskie flangi, no abām, no demokrātiem, no republikāņiem un vadošie. Tie nav kaut kādi tur maga vai vēl kaut kādi, bet vadošie kongresa pārstāvi ir parakstījuši rezolūciju iesniegšanu viņu kongresā uz balsojumu. Protams, es gaidu tagad, ka tas nonāks tieši darba kārtībā un tiks likts uz balsojumu. Tas, protams, to neviens nevar ietekmēt kā tikai paši kongresmeņi un kongresa iekšēnē. Bet tas ir tāds sausais atlikums, ka daudz arī es atminos, ka liku ieraksts atskatu, ko Mīnhenes konferencēm daudz saka, atkal klubiņš, visi gudri kaut ko parunā. Nē, ir šādas lietas, kuras, protams, tu Mīnhenē vari likt iestrādi, bet pēc tam strādāt, un kur ir kaut kāds sausais atlikums. Un es pieļauju, ka ir vairākas tās iniciatīvas. Ļoti ceru, ka ASV kongress šādi pieņems. Eiropas parlaments ir pieņēmis. Vēl nesenajā Strasbūras sesijā tieši rezolūcija par Ukrainu arī vēlreiz atkārtoju. Nekādā veidā, nekādā apmērā netiks atzītas okupētās teritorijas par Krievijas federācijas teritorijām.